Šodien apskatīsim, kā no heksadecimālās sistēmas skaitļus pārveidot uz decimālo un no decimālās uz heksadecimālo sistēmu. Pirmais, kas ir jāatceras, kā mēs varam pierakstīt skaitļus tātad decimālajā sistēmā. Decimālā sistēmā bāze ir 10. Tas nozīmē, decimālā sistēma visus skaitļus pieraksta izmantojot 10 dažādus ciparus. Tātad 0, 1, 2 un līdz 9 ieskaitot. Tātad šos 10 dažādos ciparus izmanto decimālā skaitīšanas sistēma. Savukārt, heksadecimālā skaitīšanas sistēmā tiek izmantot 16 dažādi cipari, ja precīzāk runājam simboli, jo tiek izmantot gan cipari, gan burti. Un pirmais, kas jāsaprot, skaitļus, tātad izmantojot heksadecimālās sistēmas pierakstu, var pierakstīt tātad līdz 9 ar cipariem, tātad 0, 1, 2, 3 un tā tālāk līdz 9, un pēc 9 sākot ar burtiem A, kas atbilst 10, B, kas atbilst 11, C, kas atbilst 12, D, kas atbilst 13, E, kas atbilst 14 un F, kas atbilst 15. Tātad no 0 līdz F, tātad 16 dažādas vērtības, savukārt decimālajā no 0 līdz 9, 10 dažādas vērtības. Un tāpēc, lai pārveidot skaitļus no vienas uz otru sistēmu, pirmais ir jāzina, ka cipari no 0 līdz 9 heksadecimālajā sistēmā sakrīt ar decimālo sistēmu. Savukārt, sākot no 10, tātad skaitu 10 apzīmē ar A, vēlreiz skaitu 11 ar B, skaitu 12 ar C, un tā līdz 15, kur apzīmē ar F. Tāpēc pārveidojot atpakaļ, piemēram, no decimālās uz heksadecimālo, ir jāatceras, ka, ja jūs iegūstat skaitu 10, tas atbilst A. Ja jūs iegūstat skaitu 15, tad tas atbilst F. Tāpat ir jāzina atsevišķas nianses, par kurām mēs arī turpmāk runāsim, apskatot pārveidošanas procesu. Tad sāksim ar pirmo pārveidošanas piemēru. Kā doto skaitu, kurš pierakstīts heksadecimālā sistēmā FF, var pārvērst uz decimālās sistēmas skaitu. Un kādam tad galā skaitam šis FF atbilst? Pirmais, kas ir jāzina, katru simbolu heksadecimālajā pierakstā apraksta kaut kāds skaitlis, skaitļa daļa, tātad, kas veido kopējo skaitļa vērtību decimālajā sistēmā. Kā tad mēs varam pārveidot? Sākot no labās puses, mēs atšifrējam dotā heksadecimālā simbolu vērtību un to reizinam ar 16 pakāpē N, kur N sāk skaitīt no 0. pakāpes. Tātad šajā gadījumā F atbilst decimālās sistēmas vērtībai 15. Pēc mēs rakstām 15 reizes, tā kā šis ir pirmais simbols heksadecimālajā pierakstā, ejot no labās puses virzienā uz kreiso pusi, tad mēs rakstām 16 0. plus otrs attiecīgi simbols, kas arī ir 15, un tas tiek reizināts ar 16 pirmajā. Tālāk, ko mēs iegūstam? Mēs iegūstam tātad, ja mēs 15 sareizinām ar 16 pirmajā, jeb ar 16, mēs iegūstam 240. Plus, ja mēs 15 reizinām ar 16 0, kas ir 1, tad mēs iegūstam 15. Šos abus skaitļus saskaitot, šīs daļas iegūstam skaitu 255.
kas nozīmē, ka vērtība FF heksadecimālā sistēmā atbilst skaitlim 255 decimālajā sistēmā. Apskatīsim vēl vienu piemēru. Ja mēs apskatām heksadecimālo, tātad vērtību 2 EF. Princips ir tieši tāds pats. Mēs sākam ar to simbolu heksadecimālajā sistēmā, kas ir labajā pusē. Atšifrējam viņu uz decimālo, tātad 15, tālāk reizinam ar 16 pakāpē N, kur sākam no 0. pakāpes. Plus, tālāk E atbilst 14 reiz 16 pirmajā, plus 2 reiz 16 otrajā. Ko mēs iegūstam? Mēs iegūstam tātad ir 2 reiz 16 otrajā. Mēs iegūstam 2 reiz 256 plus 224 plus 15. Tālāk šos skaitļus saskaitot, mēs iegūstam vērtību 751. Tātad heksadecimālās sistēmas skaitlis 2EF atbilst decimālās sistēmas skaitlim 751. Tātad princips vēlreiz ir, mēs katru simbolu, ja tas ir burts, apzīmējam ar skaitlisko vērtību. Tātad ciparus no 0 līdz 9 mēs saglabājam kā ciparus no 0 līdz 9, un tālāk šīs vērtības, izmantojot jau pārvērstās uz decimālo, tātad F vietā 15, E vietā 14, mēs reizinām ar 16 pakāpe N, kur sākot no labās puses, ejot virzienā uz kreiso pusi, pakāpe pieaug no 0. līdz pakāpē N. Šajā gadījumā līdz otrajai, jo bija 0, 1, 2, tātad bija 3 dažādi simboli, kas veidoja heksadecimālo vērtību. Tālāk mēs šīs atsevišķās daļas saskaitam šo daļu iegūtos rezultātus un iegūstam decimālās sistēmas vērtību. Šajā gadījumā 751. Ja mums būtu, piemēram, bijis A, tad A vietā mēs rakstītu 10. Ja būtu B, mēs rakstītu 11. Ja būtu C, mēs rakstītu 12. Un ja būtu D, mēs būtu rakstījuši 13. Un izmantojuši to pašu principu, ko jūs redzējāt jau iepriekš. Tālāk apskatīsim, kā no decimālās sistēmas vērtības var pāriet atpakaļ uz heksadecimālās sistēmas vērtību. Piemēram, ja izmantojam iepriekš apskatīto skaitlu 751, tad pirmais, kas jums ir jāzina, ir tas, ka, lai šo skaitlu varētu pārveidot atpakaļ uz heksadecimālo sistēmu, tas katru reizi tātad būs jādala ar bāzi, tātad ar 16, un būs jāizmanto gan atlikums, gan veselā skaitļa vērtība. Piemēram, 751, ja mēs dalām ar bāzi, kas ir 16, mēs iegūstam 46,935. Šajā brīdī jums ir jāpievērš uzmanība tam, ka veselā skaitļa vērtība ir 46. Šī veselā skaitļa vērtība tiks izmantota tālāk, lai turpinātu pārveidošanu. Savukārt pirmo simbolu, pirmo skaitļa daļu heksadecimālajā pierakstā veidos atlikums, kad to mēs sareizināsim ar bāzi, jeb ar 16. Tas nozīmē, tā vērtība, kas ir aiz komata, man tālāk ir jāreizina ar attiecīgu bāzi. Tas nozīmē, ka es rakstu 0,935 un to reizinu ar 16. Sareizinot šos divus skaitļus,
es iegūstu 15 decimālajā sistēmā, kas savukārt atbilst F simbolam, jeb skaitum F heksadecimālā pierakstā. Turpinot pārveidošanu, es ņemu tālāk veselo skaitu 46 un atkal dalu ar bāzi ar 16. 46 dalot ar 16 iegūstu 2,875. Tālāk atkal ievērojiet, ka veselais skaitlis ir 2 un ātrukums ir 875, tātad 0,875. Tālāk es atkal šo ātrukumu 0,875 reizinu ar bāzi un iegūstu skaitu 14 decimālajā sistēmā, kas atbilst simbolam E heksa decimālajā sistēmā. Tālāk, tā kā man veselais skaitlis joprojām nav 0, es turpinu pārveidošanu tik ilgi, kamēr veselā skaitļa vērtība būs 0. Tātad es ņemu 2 un atkal dalu ar bāzi ar 16. Iegūstu 0,125. Tālāk šo ātrukumu 0,125 es reizinu ar 16 un iegūstu skaitu 2, kas arī heksadecimālajā pierakstā atbilst 2. Tālāk pārveidošana vairs netiek turpināta, jo veselā skaitļa vērtība ir 0. Šajā brīdī mēs apstājamies. Tālāk mums iegūtā heksadecimālā simbola virkne ir jāpieraksta kā gala atbilde, jeb gala vērtība. Lai mēs to izdarītu, mums sākot ar augšējo simbolu, jeb skaitu, ir jāpieraksta šī vērtība, tātad augšējo rakstot labajā pusē, apakšējo rakstot kreisajā pusē, tātad ejot no labās puses uz kreiso pusi, tātad F, E un 2. Tātad rezultātā mēs iegūstam, ka decimālās sistēmas skaitlis 751 atbilst heksadecimālās sistēmas vērtībai 2EF. Lai pārliecinātos, ka tā nav tikai nejaušība, pārbaudīsim vēl vienu piemēru. Atcerieties, ka mēs iepriekš pārveidojām heksadecimālās sistēmas vērtību FF un ieguvām skaitu decimālā sistēmā 255. Tagad pārbaudīsim, vai mēs varam atpakaļ iegūt no skaitļa 255 heksadecimālās sistēmas vērtību FF. Tātad princips tieši tas pats. Mēs rakstām 255, dalām to ar bāzi attiecīgi 16. Tātad tas ir vienmēr jādala ar bāzi 16, ja mēs gribam pārvērst no decimālās uz heksadecimālo sistēmu. Mēs iegūstam rezultātā 15,937,5. Tālāk, pēc līdzīgi principa kā iepriekš, mēs fiksējam veselo skaitu un fiksējam ātrukumu. Tālāk mēs šo ātrukumu reizinām atkal ar bāzi un iegūstam skaitu. Šajā gadījumā mēs iegūstam 15, kas atbilst tātad F. Tālāk, tā kā ātrukums tika pārvērsts, mēs varam turpināt pārveidošanu, rakstām veselo skaitu, tad 15, dalām to atkal ar 16, un mēs iegūstam tātad 0,937,5. Tālāk skaitu tad aiz komata, jeb šo vērtību, mēs atkal reizinām 0,9375 ar 16 un iegūstam atkal 15 un iegūstam otru simbolu F. Ko mēs redzam? Mēs šajā brīdī pārveidošanu neturpinam, tāpēc, ka veselais skaitlis ir 0. Tas nozīmē, ir jāpieraksta rezultāts. Atkal sākam ar šo pirmo simbolu un tad ejam
virzienā uz kreiso pusi, pierakstot nākamo simbolu. Iegūstam FF. Tātad mēs esam atgūši sākotnējo heksadecimālās sistēmas vērtību FF, kas atbilst skaitam 255. Tātad vēlreiz mēs pārveidojot no heksadecimālās sistēmas uz decimālo sistēmu, vienmēr skaitu, kurš ir decimālajā sistēmā, dalām ar heksadecimālās sistēmas bāzi 16, izmantojam tālāk veselo skaitu un atlikumu. Atlikumu mēs reizinām ar bāzi, lai iegūtu simbolu, savukārt veselo skaitu atkal dalām ar bāzi, lai iegūtu nākamo atlikumu un nākamo veselo skaitu. Un tā turpinām šo pārveidošanas procesu. Ceru, ka šis jums noderēs, veicot dažādus skaitu pārveidošanas uzdevumus, programmēšanas ietvaros un ne tikai. Tiekamies citās reizēs.